2012. gadā Borisa un Ināras Tetereva fonds godina Latvijas brīvprātīgo bezpeļņas organizāciju vadītājus par viņu pašaizliedzīgo veikumu. Kalsnavas pusē vienmēr bijuši rosīgi jaunieši. Viņi nodibināja biedrību, lai piesaistītu finansējumu savu ideju īstenošanai. Iegādātas bungas, izveidota BMX trase, iekārtots aktīvās atpūtas laukums. Linda Ūdra Rīzga bija iniciatori māmiņu un bēbīšu centra izveidošanā. Ne visiem bērniem ir radīti tādi atbilstoši apstākļi, lai viņš varētu spēlēties mājās ar tik daudz mantām. Ne visām ģimenēm ir iespējas sapirkti mantas tik, cik bērns gribētu spēlēties. Tiešām esmu gandarīta, ka mammiņas atbalsta mani un nāk uz centriņu, izraujas no savas ikdienas. Atnākam kopīgi, parunājam, risinam kopīgās problēmas. Tāpēc šajā centrā mēs esam centušies radīt atbilstošus apstākļus, lai mammas, atnākot ar bērniem, varētu spēlēties. Un tādā veidā jau sagatavojot mazuli pirmskolas izglītības iestādei, lai varētu justies piederīgi un iederīgi ikvienā sabiedrībā. Mēs lepojamies ar jums, kā ar savu darbu veidojat Kalsnavu un Latviju labāku.